Sveiki! Klāt ir jaunākais BūtLV video apskats, un šoreiz mūsu rokās ir nonācis šā gada janvārī izlaistais Samsung Galaxy Mini viedtālruni. Ierīce ir aprīkota ar Android 2.2 operētāju sistēmas versiju, kuru darbina 600 MHz procesors. Lai arī šāds procesors mūsdienu standarta Android viedtālruni šķiet pārāk mazjaudīgs, tomēr jāņem vērā, ka Samsung Galaxy Mini ir budžeta klases ierīce un maksā nedaudz vairāk kā 100 latus. Lai arī nosaukumā ietverts vārds Mini, tomēr par pavisam maziņu šo tālruni negribētos saukt. Aprīkots ar 3,1 colas displeju, tas sver 108 gramus. Rokās šis Samsung lolojums ieguļ diezgan ērti. Kapacitīvs kārienjūtīgais displejs spēja attēlot 256 000 krāsu. Tā izšķirtspēja ir 240 x 320 pikseli. Attēls šķiet nedaudz blāvs un graudains, toties teja nevainojami reaģē uz pieskārieniem. Katrā ziņā tālruņa zemajā cenā vainojams diezgan vājais attēls un otrādi. Zem displeja ir novietota Android operētāju sistēmai nepieciešamie vadības taustiņi, izvēlnes, mājas un atgriešanās. Taustiņi ir ērti, viegli lietojami ar diezgan skaļu klikšķi. Tālruņa kreisajā pusē ir skaļuma regulācijas taustiņi, virspusē lādētāja un USB kabeļa, kā arī austiņu pieslēgvietas. Savukārt kreisajā pusē bloķēšanas taustiņš un micro SD atmiņas kartes līgsta. Tālrunis atbalsta atmiņas kartes ietilpībā līdz pat 32 GB. Kā jau minējām, tālrunim ir 600 MHz procesors. Tomēr Samsung Galaxy Mini darbojas pārsteidzoši žiperīgi un ikdienas lietošanā būtiskas aizturas nav manāmas. Tās gan parādīsies, ja vēlēsimies uzspēlēt kādu sarežģītu spēli. Patīkami, ka ierīce atbalsta Wi-Fi, turklāt iebūvētais tīmekļa pārlūks ir pietiekami ātrs, toties traucē nekvalitatīvais attēls. Teksti ir graudaini un diezgan daudz jāpalielina, lai tos varētu ērti lasīt. Tālrunis ir aprīkots ar GPS moduli, turklāt arī tas strādā ļoti veikli, un pozīciju atrod daudz ātrāk nekā citi 2 un vairāk reizes dārgāki viedtālruņi. Samsung Galaxy Mini ir pieklājīgs akumulators, diezgan aktīvi lietojot tālruni, tas ar vienu uzlādes reizi spēj darboties aptuveni 2 dienas. Samsung Galaxy Mini noteikti būs labs ievads viedtālruņu un Android pasaulē. Turklāt nešaubamies, ka daudziem cilvēkiem varētu šis tālrunis patikt, tomēr, kā jau minējām, būs jāpacieš nepārāk kvalitatīvais displejs.